Ja kādreiz tā bija viena diena, tur iziet kaut kur pa mežu pastaigāties, tad tagad jau es mierīgi to varu darīt arī mēnesi. Es vienkārši saprotu, ka es to varu izdarīt. Man tā ideja jau bija labu laiku, bet man bija dažādi šķēršļi. Viens no šķēršļiem man bija draudzene, un es izšķīros ar draudzeni. Es sapratu, ka tagad man ir brīvība. Man nav mājās jāsēž, jābūt ar draudzeni kopā un ko, kad tagad es varu darīt. Jo, ja es būtu, piemēram, tagad ar draudzeni kopā un es aizbrauktu uz 2-3 dienām, nekas labs tur nebūtu. Te pie jūras ir vējā rūdītie. Mums bija te vīram brālis 92 mēneši pietrūka no 100 gadiem. Un varas zvejnieks saka tā, tie, kas uz zemes, lai Dievs palīdz tiem, kas uz zemi, tie, kas uz jūras, tie paši zinās, ko viņi dara. Tā ir, jā, jo pie jūras dzīve tāds liktenis mums ir lemts. Šo zemi un šo jūru neviens mums neatņems. Es jau vienmēr saku, ja grib man iesēdināt cietumā, taisot man uz Rīgu ielikt tur 9 stāvu namā vienā lesē. Nekāda gadījumā. Jā, un tā iestājos Mērsaku zivu fabrikā, te Bērciem cehā, un tā visu savu mūžu pavadījusi esmu te. Bet brīnišķīgi tas ir, ka vienā vietā var nostrādāt visu mūžu. Jūs tādu slimību zināt, puntnābelis? Puntnābelis. Kas tā pa slimība? Pastiprināt ēzgribu un riebums pret darbu. Jūs tā ir riebīga slimība, ja tas puntnābelis ir. Es kā kāja pāri jūrai lidinos, es kā kāja jūras zelmē aizlaižos, es kā kāja tik pēc jūras ilgojos, kas man citur tādu prieku dos. Pie jūras dzīve manā, tāds liktenis mums ir lemts, šo zemi un šo jūru. Neviens mums neatņems, gan vēja spīts ir manī, gan zilās jūras saules. Jau skani, 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 jau skan man viļņu vals. Izmitināja mūs, principā es nezinu, tas ir draugu namiņš, bet kā viņu nosaukt, apakšā ir garāža, un virs garāža ir uzbūvēta vienkārši tāda kā istabiņa, kas ir domāti tieši priekš draugiem, tādiem kā mēs. Var atbraukt, palikt, te vismaz, es domāju, var sagulēt kādu 6-7 cilvēki, jau uz grīdas guļam. Ir baigi jauki. Pats rīts, gulējuši labi. Tagad es esmu pamodies tā, kad es varu braukt atkal, man viss ir kārtībā. Esmu paēdis, atpūties, uz jūru paskatījos. Novēlēs jums laimīgu ceļu, Latvijas karogs ir. Lai jums veicās! Aiz upītēs es izaugu, aiz jūrīnes nolīgoju, aiz jūrīnes nolīgoju. Kas skait mani vien nelīgoti, uzstādīra ūdentiņa. Manuprāt, neesmu aptauju veicis, un es domāju, to neviens nav darījis, bet tie, kas pie jūras dzīvo, viņi nevar iedomāties to, ka varētu dzīvot
bez jūras vai kaut kur iekšzemē. Protams, kādu laiku vienmēr mums visiem ir kaut kādas citādas dzīvē, dažādi pagriezieni, kad tev ir kādu laiku jābūt prom, bet tas, kas pie jūras ir dzimis vai dzīvojis vai kā, lai kur arī negadītos būt, es domāju, ka vienmēr viņi gribētu būt kaut kur tur, kur ir tieši jūra. Nav tāda diena, ka es neaizēju uz jūru vai neaizēju vairākas reizes uz jūru. Kā es teicu, mans rīts sākās ar to, ka es pieceļos, paņemu nojas, pastaiga gar jūru, pelde un mana diena sākās. Man tas es nevaru pastāstīt, tāpēc, ka tas vienkārši tā ir. Man vienkārši ir iekšējā nepieciešamība. Es bez tā dzīvot nevaru. Ja es neaizēju, tād, ka es aizbraucu kaut kur prom vai uz Rīgu vai ko, man tas ir tāds iztrūkums manā dzīvē, ja es no rīta neesmu aizgājis uz jūru. Jā. Tas vienkārši tā ir. Mēs šeit Kolkā šajā pusē uzskatām, ka mēs dzīvojam nostūrī. Gan, ja jūs esat kādreiz redzējuši karti Latvijas, tad tā zeme šeit beidzās. Patiesībā te ir no divām pusēm jūra un tikai trešā puse ir zeme. Vecais tēvs jau gāja jūrā un tēvs gāja jūrā un katrs jau kaut ko savā laikā. Bija tēvs pirmais ar driftertīkliem, tur Atlantijā siļķis ķēra 56. gadā. Bet vecais tēvs tas jau pirmos Latvijas laikos gāja jūrā. Man nekad nav bijis bail no jūras. Reizēm ir tā jocīgi bijis, ka redz kaut kādu viesuļu vētru nāk virsū, tad tāda siena vienkārši tu nevari izmukt ar to laivu, nekur izlidot ārā, nekur zibenes pērkonis nāk, tāda siena veļās nāk virsū. Tu redz, ka nāk, bet neko jau nevar izdarīt. Vienkārši vēsā mierā. Es domāju, nekad negribētu pilsētā. Nekad nesaku nekad, ja, bet nezinu. Tur ir tā kā būries justos. Transports, troksnis un gaiss. Jūras gaiss ir pilnīgi cits gaiss. Es pat tā tagad nevaru izstāstīt, ko es domāju, bet, ik pa laikam visu kaut ko padomā jau diezgan daudz uz priekšu. Kad tu zini, ka tu būsi kaut kādā Ventspilī, tu būsi pēc tam Liepājā un liekas, ka, vai es varēšu tik tālu aizbraukt. Tādas domas nāk galvā. Ir forši. Ir forši, man patīk. Es neesmu nekad gulējis Pažobelē. Tādai lielai mājai. Bet viss tā ir līdz šim kārtība. Ko, vat šidā?
man patīk redzēt pasauli, bet man liekas, viens un tiem iemesliem, kāpēc vispār dzīvot. Bērni, tas ir tās viens kaut kāds atstāt pēc sevim kaut ko paliekoši. Nu, tad redzēt to pasauli, kurā tad mums ir iespēja gan tajā laikā, gan telpā dzīvot. Vienā Nīderlandes fermā mani uzņēma 75-gadīgā pāris. Viņi paši ar riteņiem nebraukā, bet kāpēc viņi tur iesaistījuši? Mūsu meita 2 gadu atpakaļ brauca pa Donavu, gar Donavu brauca, un viņu ar uzņēma sveši cilvēki. Mēs tagad gribam tādā veidu vismaz, atmaksāt to ar labu kādam citam cilvēkam, kuriem citiem cilvēkiem. Un tas ir, tu darīsi labu, tas labs pēc tev nāks atpakaļ. Varbūt ir kaut kāda frāze vai teikums, kas ir tiešām tāds ventspilniecisks. Tevi šī? Tevi šī, jā. Tevi šī. Jā, to var daudzreiz dzirdēt. Jā. Tā viši. Ko tu dari? Tā viši, jā. Es ar savu māmuliņu kopā metu kopā audu. Es ar savu māmuliņu kopā metu kopā audu. Kad es gāju tautiņās, jūs pusēm dalījāmi. Kad es gāju tautiņās, jūs pusēm dalījāmi. Te ir tas feelings, ka tu esi zemes malā. Te ir osta, izēja jūrā, tu kaut kā apziņā vai zemapziņā pāri ir Gotlanda. Katru vakaru te ir fantastisks saulrietis, vai mākoņi ir vai nav. Ideāla vieta dzīvošanai. Mēs vācam akmeņus, stiklus, jūras kokus, dzintaru, protams, un apstrādājam, veidojam visādas jocīgas lietas. Tas ir kaut kāds loģiskais risinājums, ka tu ej gar jūru un spārdi tos stikliņus un tos mazos apaļos olīšus, un tu pēkšņi saproti, ka viņi baigi smukie, vajag kaut ko darīt. Un tad sāk interesēties. Beigās mēs nonācām pie tā, ko amerikāņi sauc par juvelieru kvalitāti, ja, ka tu vari izurbt stiklā tā, ka nav ne mazākās lauskiņas apkārt, ja, tam caurumiņam. Bet tā jūra jau, saulrietis, sērfs, te jau, viss, kas te dzīvo, viss sērfo, ja, tad tie aktīvākie cilvēki, vai arī ar supdēļiem braukā. Es kaut kur lasīju, arī viens vāglosnieks bija teicis, bet arī ienācējis, ka sērfot ir super, jo tad, kad tu sērfo, tad galva absolūti atslēdzās no visa cita. Esi tikai tu un vilnis. Ja? Tas ir ārkārtīgi labs tāds relaks pasākums. Jo mums arī diezgan bieži, tad, kad ir stiprs vējš, tad darbnīciņai pie durvīm ir vienkārši uzraksts, ka esam sērfot, būsim rīt. Ja? Viss, tad bizness tiek aizmirsts.
Nu, pašā sākumā es domāju, ka es vēl īsti nesapratu, ko es tā kā daru. Nu, pirmajā dienā noteikti es vēl neapzinājos, kādas būs tās nākamās dienas, bet tagad jau ir jau 6. diena un tas ritms kaut kā jau ir iegājies. Ir zināms, cikos jāceļās, cik kilometri kārtīgi jānobrauc un ka pa vidam būs cilvēki, kur tiks satikti. Un no tiem iespaidojoties šīs, principā, 6 dienas ir paskrējušas nemanot vienkārši. Ir nobraukt jau 419 kilometri. Katrā ziņā ir interesanti dzirdēt, ko cilvēki stāsta, kad, piemēram, vakardien, kad tu dzirdi, ka cilvēks vienkārši viņš ir dzīvojis Rīgā, viņš ir dzīvojis galvaspilsētā, kur principā ir viss. Un viņš ir pārcēlies uz dzīvi, bet viņš izstāsta to, ka šeit ir tik jauka dzīvot, ka šeit ir lieliski saulēkta, saulrieta, te var braukt ar laivām, te var supot. Nu, tas viss man, piemēram, dzirdot tādu cilvēku stāstus, es iedvesmojos no tā. Un man gribās braukt tālāk, man gribās satikt atkal, jau nākamajā vietā atkal līdzīgus cilvēkus, kas stāsta arī dzīvesprieku pilnu stāstu par sevīm. Un tādā veidā es iedvesmojos un ceļoju tālāk. Kad ir piemēram kāda negaisi, nu tad tev ir tādas emocijas, ka tu jūti to haosu, to visu, kas notiek, nu, visi tie viļņi. Tad, kad tev apšļāts un vējš, un viss tev ir tāds liekas, cik daudz, kas pasaulē ir tāds nemierīgs, bet tā ir pašā laikā, kad viss norimst un tu jūti to mieru. Un dažreiz tev neko vairāk nemaz nevajag. Jūra rūda. Es neesmu baigais jūras peldētājs, es ļoti bieži neaizēju uz jūru, bet, kad es aizēju uz jūru, tas nozīmē, ka tajā brīdī man ir vajadzīgs kāds morālais rūdījums. Vai es kaut ko esmu zaudējis, vai es kaut ko esmu iegūst, bet es aizēju līdz jūrai, lai to visu, nezinu, noslīpētu līdzīgi, kā jūra noslīpē akmeņus, tāpat es arī noslīpēju tur savus izjūtas, savus domas. Man tā dziedāšana, tā ir ārkārtīgi liela sirdslieta, ja? Un kad es dzirdu, ka viņš šeit dzied, ja? Nu, tas vienkārši, tā ir liela bauda. Un tāpēc tā tradīcija arī saglabāsies, jo tā senā dziedāšana un ar koklas skaņām kopā, un, nu, tas ir dvēselē. Vai ir visi sanākuši, Jānis bija pēdējais.
būtībā katram novadam ir ļoti daudz pašiem savu dziesmu. Bet tās dziesmas, protams, ir aizteigājuši pa Latviju, un vai viņas ir aizgājuši no Rucavas, vai viņas ir atnākuši no kaut kurienes uz Rucavu, bet Rucavā pierakstīs ļoti daudz. Bet ir viena dziesma, ar ko mēs patiešām lepojamies, un kura nav citur. Un skandinieki, un tieši Helmijas tāla teica, viņa teica, tā ir Rucavas dziesma. Citur tāda nav, ja ne pierakstīta, ne arī ne citur to zina. Nu, tad iztēloties, kāds tur skaists stāsts. Kura tu jāsi smuks puisīti ar to bēroku melīnu, kura tu jāsi smuks puisīti ar to bēroku melīnu. Jāšu es pie straujas upes dzirdīt savu kumelīnu, jāšu es pie straujas upes dzirdīt savu kumelīnu. Tai upītei stāvi kranti, baidās mana